Un tā turpinām mūsu ceļojumu. 5. ceļš saucās krimināls. Šeit es saprast ilgi netaisos, jo manā vērtību sistēmā vienkārši nav neviena argumenta, lai aizstāvētu vai attaisnotu tādu ceļu. Kaut gan pats ceļš eksistē. Un izskatīšos to tikai tāpēc, ka mēs norunājam izskatīt visus. Tātad krimināls. Man personīgi šis ceļš vienkārši nav saprotams. Kā var saņemt naudu un uzlabot savu labklājību, nesot nelaimi citiem cilvēkiem? Mēs ļoti labi zinām, ka eksistē bumerangs, karma, gan par labo, gan par slikto. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka dzīve ir jānodzīvo tā, lai pēc tevis paliktu labāk nekā bija pirms tevis. Ar vēsu prātu vienkārši pieiesim no loģikas puses. Krimināla pasaulē, kā jebkurā citā sistēmā vai korporācijā, ir ļoti mazs procents to, kas patiešām dzīvo labi. Varam šo cilvēku tā arī paliek krimināla pasaulē. Un katru dienu riskē ar veselību, ar dzīvi un brīvību. Aizmirstiet visu to, kas jums ir rādīts seriālos, bandītu filmās, jo te var būt tikai 2 fināli. Cietuma ieslodzījums vai nejauša vardarbīga nāve. Un nav teikts, ka šī vieglā nauda, pat ja izdosies to iegūt, pēc tam paliks ģimenei. Tuvinieki pirmām kārtām nokļūst riska zonā visiem tiem, kuri izvēlas šo ceļu. Īsāk sakot, 0 plusi, 1 mīnusi šim ceļam. Bet par nākamo ceļu mēs runāsim nākamajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu to garām.